Šanī mešā tātad šajā zīmē ir kritienām, ja? Līdz ar to viņš jūtas ļoti vājš, ļoti slikti jūtas, jā, tas tāpat, ja būtu, piemēram, mēs salīdzinām planētu ar cilvēku, tad vienkārši cilvēks ir slims, jā, un viņš neko slimības rezultātā neko tā kā nevar izdarīt, jā, pie labākās sirdsapziņas, jā, un tieši tāpat ir ar Saturnu. Ja, protams, kartē nav neutralizācijas Saturna kritienam, jā, tad attiecīgi tas parāda to, ka cilvēkam var būt grūtības gan laulības dzīvē, gan vispār saistībā ar jebkurām partneru attiecībām. Būs maz draugu, jā. Cilvēks būs ļoti pļāpīgs pēc dabas, rupšs, varbūt skaudīgs pēc dabas, jā. Tā kā parasti tiek uzskatīts, ka šie cilvēki varbūt, arī dzīvo tāda, ja tā var teikt, bomža tipa dzīvesveidu, jā, tā kā var būt problēmas tieši veselības jomā ar astes kalvu, ar zobiem, jā, tā kā Saturns atbild par zobiem, teiksim, ļoti cilvēkam var būt, teiksim, daudz neveiksmes dzīvē, bet, kā es jau vienmēr esmu atkārtojis un atkārtošu vienmēr, jā, kad tas nav jāskatās viennozīmīgi tikai no šīs kombinācijas, kā jau es augstāk minēju, jā, tātad ir jābūt arī kaut kādai savu veidu neutralizācijai, tad šīs sliktās, jeb negatīvās lietas tik ļoti neizpaudīsies cilvēkam dzīvē.